dažas stāstī. Ko tad jāņem supports nost, jāpaņem tas stūras šara nost, šitas jāatskrūvē, jānoņem disks, un to varēs smaukt nost to gultu. Redzēs, kā te ies. Ot. Tā kā tā. Turpinam darbības. Redz, ka tik tālu jau esmu redzis. Es par tām skrūvītēm, šitām domāju. Tajā pusē man ļoti labi izdevās viņas dabūt vaļā. Un iespējams, ka šīs arī, bet strums ir. Šitā bleķīti vispār es redzēju, viņš tur nebija dārgs. Varēja pasūtīt. Gan Fordiem, gan Voluķiem, man liekas, viņi vienādāk pat ir. Jo visi šitā daļa ir līdzīga tiem Fordiem. Un arī tam dzinējuma detaļas no Forda un Citrona un Pegleita. Jo tas jau nav tāds oriģinālais Volvo, tas ir tāds, Frankensteins. Bet, neko sliktas pa viņu teikt nevar. Ir savas problēmiņas, jā. Varbūt vēlāk par tām pastāstīšu. Nākošais mirklis ir liktās konstrukcijas virsū, kas novelk to rumbu, ja, teikšu tā, ka rumbu novilk. Cik tālus esmu. Dabūjis tomēr to šāru atlaist, lai dabūtu to asi ārā. Noņēmu arī to stabilizātoru stienīti, lai var pagrozīt kārtīgi, bet tad, ja es ņēmuši to šāru, tad to stienīti nevajadzēja bija ņemt. Bet, labi. Daudz darba tas neprasa. Tagad salēju hakeru un VD40, un viņš tur bišķi miekšķējās, tikmēr uzpīpošu, pakrekšķēšu un padomāšu pa dzīvi, kaut kā tā. Labi, turpinām. Redz kādu fišu, ka viņš var arī neiet virsū, ja? Te var redzēt, viņam ir tām skrūvītēm vieta un šim te, ja? Tad tu viņu uzliec tā un tad pagriez kā vajag. Un otru tad atbilstoši tāpat. Pastīsimies, painspektēsim no šitās puses, kas tur mums ir. Ko es gribu redzēt. Šita te ir tas ABS devējs. Ja viņu var redzēt tur. Viņš iet garām. Šitas iet garām. Viņam tā kā droši var vilkt ārā. Tas ļoti svarīgi. No sākuma viņš gāja baigi grūti. Es domāju, ka viņš nebija nocentrējies tas, lai gultnes līstu cauri tur. Tad nokrakšķēja aizgāja. Noteikti iegāja viņš tai vietiņā. Tā kā jāskatās, šitas arī jācentrē. Lai tas gultnes līstu cauri, šitam ietu cauri tas gultnes, kas ir iekšējais. Jo pretējā gadījumā, kas ir, tie var uzminēt, pa ko es domāju. Es domāju par to, vai man nenāk vienkārši tas iekšējais ārā un nepaliek tā čaulīt iekšā un bumbiņas pēc tam vienkārši izbirst. Par to es tagad domāju, labi, uzlikšu šitādu parikti, redz, uzlikšu tādu cimdu un mēģinās patrokšņot tev. Nokrita tā atslēdziņa. It kā nāk ārā, var redzēt, ka nāk ārā. Tu uzliks to atslēdziņu. Tad turpinās. Redz, tagad pienāca tas mirklis, ja, ko varam papētīt, to atdurs flanci vai šeibi, es nezinu, kā teikt. Reku tas Kraunšteins, ja, kurš tad mums tur īsti dar, mēs varam redzēt, ja. Šeit ir tas ABS devējs, ja. Uzlieku to dziļāko, kas mums ir. Viņš dar akurāt tāpat kā tas. Nav nekāds lupīts, tikai viņš nekur neķerās, ne uz ABS, nekur. Ja es uzlieku šito, kas ir mazāko kantīti. Es zinu, kaut kādu iemeslu dēļ viņš uzķerās uz tā ABS-ņika. Par ko es domāju, jā. No šīs puses.
kā tas izskatās no šīs puses. Tas dziļākais iet pāri. Un šis otra pusīte aizķerās. Kaut kādā iemesla pēc viņš tur aizķerās. Var saprast. Un droši vien jau es likšu to otru pusi. Jo dziļāk to gultni nevarēs dabūt, kā atļaus šis. Kā atļaus šis, ka līdz šim atturās, tad viss, tad ir pietiekoši dziļi. Un vairāk kā nevajag ot. Kā tā. Viņš stāvēs šādi. Tā kā viņš pienāks klāt pie šī, tad arī viss, tad arī neko vairāk nevajag. Vot, labi. Būvēšu to konstrukciju. No, tā tad es esmu savācis to konstrukciju. Tātad šis flancis spiež uz šī flanša. Tas flancis spiež uz gultņa maliņu, uz šo gultņa maliņu. Un tas pievilcējs atspiežās, tā šeiba atspiežās pret šeiba vai flancis atspiežās pret šo te kronšteinu. Rumbas kronšteinu. Stiprinājumu. Nu, mēģinās pievilkt, pastīsies kā ies. Ot, labi. Darbojamies tālāk. Nu, ot, tā gultņa likšana virsū ir pabeigusies, nu. Es viss esmu izdarījis. Jā, patiešām baigi atvieglina visu to pasākumu. Un kas šito, kad vēl klāt, viņš no sākuma grib kaut kā šķībiet virsū. Viņam bišķi vajag pieriktēt, lai viņš aiziet taisni. Bet viņš arī vienā mirklī pats aiziet precīzi taisni, ot. Bišķi paņemšu to skrūvu nost, šito pastīsies kā no otras puses. Nu, vispār atbrīvošu visu un tad novērtēsim, ot. Nu, ot, nu varam ievērtēt, jā. Redz. Ir līdz debējam, ir līdz galam. Tieši tā, kā saka daktars izrakstīja. Tā arī viss te ir. Kā tika solīts. Viss grozās un viss ir labi. Nekādas problēmas es te neredzu. Vot. Un ko jāsāk stelēt kopā un tā jau. Un tā jau, lai labi griežās. Bet gan es neteiktu, ka šis gultnes bija galīgi slikts. Bišķi viņam troksnīts ir, bet tā viņš arī stingrs. Es nezinu, es varbūt esmu pārāk piekasīgs. Bet neko es otru gultni arī nomainīšu. Ja tagad jau to var darīt, jau nezinu. Kaut kāda skaņa bija. Un tieši no šīs puses, redz, es to gultni nomainīju pusesī. Varbūt pati puses nav laba. Nu jau Janka, tu sāc visam piečakarēties. Kaut kā tā. Labi. Nu, tā te viss ir tagad, jāliek tas ritens virsū. Nu, par šo tā ir laba lieta. Tikai jāredz tas modeļu skaits automašīnu. Kā saka, pirkšu tikai Fordus un Volviķis, vot. Varbūt kādu Citroni nebūl. Nopirkšu, tad derēs man. Vot. Labi, ka tam bumim varētu vēl kaut kā pielāgot, tad būtu pavisam lieliski. Bet, nu, nezinu, kā tur ir, tā tur ir. Labi, liekam kopā. Nu jā, šitam ir vieta manā garažā kopā ar šito ķīņu. Uzgriežu un atslēgu, nu, normāls. Ot, labi, es palūrēs, kas te man nepatīk. Kas man nepatīk šitam auto. Nepatīk man tāda viena lieta ir. Motoru vibrācija.
kad viņu var sajust, to motoru vibrāciju. Ot. Un šits man nepatīk, un ja brauc uz kaut kādu sataktu, viņš visu laiku šitā vibrē, un motoru balsts izskatās, ka ir labi. Kas tur varētu būt? Es nezinu, nu. Nezinu. Pastīsies tos motoru balsts, pakustinās to motoru. Nu, jūs varbūt man palīdziet diagnozē, ja jūs ziniet, kaut kāda pieredze jums ir. Redz, motoru balsti tie nebūs, motors turās stingri. Nezinu, tāda sajūta varbūt izpūtējis kaut kur skarās klāt pie kūzavu vai kur, es nezinu. Tikpat labi varbūt arī kāds no rullīšiem ir beigts. Nu, tas arī var dot vibrāciju. Varbūt kāda sprausla ir beigta, kaut ko tur viņš diršās un negrib normāli iet. Kaut gan sprauslā man ir paredzēts mainīt. Nu, var redzēt, slapja neviena nav. Tur nekas bet es gribu tās blīvītes mainīt viņām. Jo pagaidām vēl nekas nav tāds, kas liecinātu, ka nāk dūmi vai kaut kāds soļts, bet kāpēc man ir tas jāgaida? Es viņas nomainu un braucu. Kaut kādas pār pa 40 štukas. Es pats esmu nobraucis ar viņām un nezinu, cik viņas jau pa Latviju nobraukušas ir. Vai kāds ir mainījis viņām tās blīvītes. Laika pa laikam jau viņam jāmaina. Negribās arī gaidīt to mirkli, kad te viss kaut kas aizkoksēsies un pagalam. Labi, tas jau es ieskrēju kaut kādās auzās. Ko tad vēl, kas vēl varētu būt? Vēl varētu būt spararats. Spararatam ir maziņš klikšķīts, bet ļoti vājš, knapi sadzirdams, bet ir sajust var. Varbūt tas pats sākums spararatam. Bet tāda vibrācija, varbūt, kad ir arī, kas to zina. Tad varbūt arī ir, bet tad ir spararats, tad ir blīvslēgs. Pirms spararata. Tad sajūgs, gurvis, gultnis. Tas viss jāmaina komplektā. Bezjēdzīgi ņemt kārmu nost un nomainīt tikai spararatu. Tur bišķi rubļos, kā saks, sanāk. Bet, ja vajadzēs, tad mainīs, neko darīt. Ja jums ir kaut kāda ideja, uzraksta no savas pieredzes kaut ko. Un kā jūs to diagnosticējāt, diagnozi kādu uztaisījāt, tas jau pats sarežģītākais visā te pasākumā. Saremontēt jau paņem atslēgu saremontē. Diagnozi kā uztaisīt, Labi. Tā jau.